Labi, kāds ir labākais spāņu hokejists? Pat spāņi nezinu. Pierādās tas beidzot, un viss ar viņu nevar vinēt. Tev ir 46? Un tas nav par kājas izmērs. Tik zemā punktā, kā Latvijas profesionālajā basketbola klubi ir šobrīd. Nav bijis. SGA 40% metienu, un viņš nokrīt uz grīdas. Raimonds Felis. Kā mēs nonācām līdz dēļslidošanai? Kā dzirdat, esmu atvedis atpakaļ kumbu klepu. Kas ir kumbu? Mums ir jāuztraucās? Jā. Paldies, ka tu aplēji gan arī man datoru. Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's your name? Max. Derek. Čau visiem! Go 3 punktnieks! Pēdējo, nevar teikt, noslēdzošo reizi šajā sezonā. Bet būs arī nākamā sezona, jo basīts jau neapstājās. Ir vairāk, ir mazāk, ir visu laiku. Un gal galā var jau gadīties, ka tās sezonas pārtraukums mums būs diezgan īsts. Labi, par detaļām mēs pēc tam parunāsim. Go 3 punktnieks ar Guntaru Jonānu, Kasparu Dvīnski, Tomu Prāmnieku un Heineken Nulītēm. Legit, šodien mums ir augsti sagādāti. Wow. Lai gan studija ir samērā vēsas pat salīdzināt ar iepriekšējām reizēm. Nu, droši nav tā kā kalnos. Viņi ir labi izveidināti. Pēc mums iepriekšējā reizē. Bet nē, pirmo reizi ir tā, ka džemperī nav karsts. Parasti atnākot uz šajien, jā, ja džemperī atnāk, tad bija jāvalk nost. Nu, es jau nezinu, varbūt šitā epizode ir uzkarsīs. Zin kā, pēc Eirolīgas mačiem vai ne uzkars tik ļoti, ka tagad vispārējais liekas diezgan vēss. Pat hokejs liekas vēs. Hokejs ir vēs. Viņš ir tur ledus. Tur ir ledus, mans pēdējo reizi. Kad tu biji hokeja hallē pēdējo reizi, tad tur bija ledus joprojām. Jā. Labi, bet skaidrs, ka mēs ķeramies klāt pie paša svarīgākā. Kas mums ir bijis, par ko mēs runājam, par ko mēs prognozējām. Un es, ja godīgi, tiešām vairs neatceros, Guntar, ko tu prognozēji. Un es nezinu, ko tu prognozēji vispār vēl Eirolīgai tuvojoties. Par Eirolīgas Final Four? Jā, mums bija iekšējais pagājušajā nedēļā. Es ar Valenciju izgāzos pilnībā, bet mans sirds joprojām, kā saka, deg par Valenciju. Sirds tev ir īstajā vietā. Tas ir svarīgi. Tas ir pats svarīgākais, jā. Man nesanāca noprognozēt. Valencija blakus tai hokeja rīpē. Nu, es uzvarētājs noprognozēju Olimpiakos, tikai es pretinieks viņiem netrāpījis. Kaut kā bija domājis, ka Valencija varētu traumu nomocīto Madrides Reāl tajā pusfinālā kaut kā piemocīt, bet nē, Madrid tomēr parādīja, kā arī ar tādiem caurumiem sastāvā viņi ir, Madrid ir Madrid. Un es domāju, pat kaut kādā ziņā tur spēlē kaut kāds tāds, nezinu, psiholoģisks jau kaut kāds tāds faktors, ka viņi tai Spānijas līgā, principā viņiem ir viens, pretinieks, Barcelona, un tad vispārējie ir vienkārši tādi, kaut kādi šķēršļi varbūt tur ceļā uz to kaut kādu. Kas tas ir par fenomenu? Viņi vienmēr ir par Eirolīgu, visu, bet vienkārši par Spānijas basketbolu, par Spānijas sportu kopumā man ir sajūta, ka tur vienmēr ir divi klubi un tad ir pārējie. Nē, labi, Spānijas hokeja čempionātā vēl ir Porto. Bet tā nav Spānija. Kādā čempionātā Spānijas? Spānijas hokeja čempionāts. Tur ir atklātais hokeja čempionāts. Portu, tas ir no Portugāles. Jā. Tagad es domāju, kur viņi laiž. Viņi ar slidām, ar skritulenēm vai kā, vai uz ledus? Domā, ka tur ledus halli nevar uzbūvēt? Es domāju, viņiem vajag? Tā. Viņiem vajag. Visiem vajag. Tev Prāmnieks nav stāstījis par viņu ceļojumu uz Spāniju, kad viņam mašīna apzeg un vienīgais, ko viņam no tās mašīnas nozega, bija Colorado Avalanche zeķis. Man nozaga Colorado Avalanche zeķis Spānijā. Un es gāju, starp citu, Spānijā. Tas bija Alicantē. Es gāju gar bāru un tur NHL. NHL lielajiem ekrāniem. Nevis basīts, nevis futbols. Nacionālā hokeja līga, kur ir 0. Tieši tikpat šajā Heinekenā. 0. Tur bija hokejs no Spānijas. Labi, kāds ir labākais spāņu hokejists? Kas to lai zina? Nezinu, ja. Pat spāņi nezinu. Tas ir diezgan droši. Nē, lai gan daļsadošanā Spāņi ir spēcīgi. Nē, bet Viņam ir bijis čempions. Džeks bijis salīdzinoši nesen skaldīja un valdīja. Es nezinu. Kā mēs nonācām līdz daļsadošanai? Tā ir tikai tava vaina, ja tu sāki par maniem Spānijas piedzīvojumiem runāt. Bet labi, atbildot to jautājumu par Spānijas fenomenu,
Pašā Spānijā man liekas, ka tā nav skaidrs, ka tie tituli tur bez maz vai vairāk kā pusi ir Reāla un Barcelonai vēsturiski paskatoties, bet ACB līgā, tur Malaga ir bijusi spēcīgi pēdējos gadus, Baskonija laiku pa laikam izšauja, Sito Alonso vadīta Bursī spēlēja finālā salīdzinoši vēl nesen. Viņiem bija tie jocīgie krēkli, vai ne, violets ar zaļo? Nē, ne Mursie, bet Spānijas. Malagai bija, ja? Kādu krāsu tu teici? Violets ar zaļu kaut kāds jocīgs. Kaut kā ir bijis kaut kāds tāds, jā. Labs basketbols ar ļoti sliktām formām. Pēc tām formām varēja pierast. Bet man liekas par Eirolīgu, to Madrids, Reāla un Valencijas pusfinālu, man nepatīk tas teiciens, bet laikam jau jāpiekrīt tam, ka komanda pirmo reizi nonāk uz kaut kādā tur svarīgā situācijā, pirmo reizi aplauzīsies, un tad nākamreiz viņi būs gatavi. Un tad varbūt to uz Valenciju var attiecināt. Jo, man personīgi likās, ka viņi Panathinaikos netiks pāri ceturdaļfinālā, un es ļoti lepns un priecīgs par savu prognozi devos prom no Latvijas, kad Panathinaikos bija 2-0 sērijā vadībā. Un ieslēdzot telefonu un paskatoties, kas ir Final Four dalībnieki, bija bišķiņ jāpakas pakaus pagaid, kā Valencija tur tik viņi 0-2 zaudēja tajā sērijā. Mēs te izrunājām aizsardzības cilvēki, sakārtoja visu, kā saka. Jā. Bet tajā pusfināla spēlē nevienā brīdī neradās, skatoties, bez mazā jau no 20. sekundes, neradās bažas par to, ka Madrids Reāli to pusfināla spēli varētu zaudēt. Likās, ka visi Madridē tāpat te beigsies labi. Tad, kad Garubs satraumējās un tu saproti, ka viņi paliek vispār bez centra, tad bija nedaudz jāpārdomā, bet beigās tāpat diezgan droši noturēja. Valencijai, kaut kas pietrūka, neaizvadīja viņi to vienu no savām labākajām spēlēm sezonā, kas noteikti bija jāizdara, lai spēlētu finālā, bet es nezinu, kā tev, Gunter, liekas, Valencijas komanda ir komanda, kas nākamgad Eirolīgā ir tā kā atpakaļ un ir aptuveni tajā pašā vietā. Ja ne Final Four komanda, tad playoff komanda. Nē, nav. Es domāju, ka šitas bija tāds viņiem brīnumu, tāds, nezinu, vai tas brīnums, bet tāds viss tur salikās, ļoti labi nokomplektējās komanda, labi arī nospēlētie spēlētāji, liela daļa, teiksim, visi viņi, kā saka, iekļāvās tajā Pedro Martīnesa sistēmā, pieņēma. Mēs ar Raimeru skatījāmies, ka tas naudiņa par uzvaru, cik viņi ir iztērējuši. Viens no vislabākais, tas tā kā performance. Price performance. Jā, un visi tā kā iekļāvās un pieņēma to Pedro Martīnesa sistēmu ar tām rotācijām, ar to vienmērīgo spēles, tādu vienlīdzīgo spēles laiku sadalījumu, vienlīdzīgo to usage rate, cik tur Kristians iepriekšējā epizodē teica, laikam tur 7 vai 8 spēlētāji, principā ar 15 plus, to usage rate komandā. Tādas otras komandas nav, kur tik ļoti, teiksim, tāda sabalansēts sastāvs, bet viņi jau nenoturēs viņus nākamo gadu. Jo tagad jau pēc Final Four jau parādījās, neoficiāla informācija, bet praktiski ir vienojies. Žans Montero būs prom. Vai viņš aizies pēc ļoti lielās naudas uz NCAA, kaut gan tur atkal tagad ar parādās ziņas, ka tur mainās noteikumi, ka varbūt, kad nemaz šitos visus spēlētājs, kas Eirolīgā spēlējuši, vērsti amerikāņi tā kā baigi negaida, profesionāļs. Bet, Olimpiakos bija ziņa, ka viņš varētu būt nākamgad Olimpiakos sastāvā. Tā kā viņi nenoturēs, pelnuši šī stāsta, viņi var īpaši šīm te komandām, kas nevar samaksāt, vai nevar, vai arī neredz varbūt, teiksim, tādu pamatojumu pārmaksāt vai vēl kaut ko. Teorētiski Valencijas īpašnieki maksā atļauju pārmaksāt. Jā, bet, redz, viņš kaut kā, viņš skaita, to naudu rēķina. Un, tā kā, jā. Un viņi tur, tā kā saka, prātā nejūk. Viņi visticamāk atkal kaut kur papildināsies no Spānijas līgas ar kaut kādiem spēlētājiem, kas labi performē. Un dos atkal tādu platformu, līdzīgi kā tas bija ar Branko Badio, kā tas bija ar Žanu Montero, kas tagad varēja nospēlēt tajā Eirolīgā, nenoturēs viņu to Žanu Montero, kas bija komandas līderis neapšaubāms. Tā kā es domāju, ka viņiem šī bija tā iespēja, kad viņi varēja to izdarīt, nesanāca un uz nākamo būs ilgi jāgaida. Tāpēc, kad es atkal neticu, ka tās komandas, kas, tās superlielās komandas, kas tur netika tagad, kaut kur, viņi jau atkal kaut ko samaksās, piepirksies klāt, paliks vēl stiprāk. Tā. Bet es gribētu par to pusfinālu gan piebilst vēl tomēr, ka Valencijā bija tas viens moments, kad tur bija Branko Badio laikam meta no centrā, tur bija piezīme, tiesneši neiedeva tos 3 sodu metienus. Un tas bija pie -6. Un ja viņš būtu, teiksim, tikuši tomēr pie tiem, tur bija tāds uz robežas, kur varbūt arī varēja iedot tos. Pēc liekuma burta pareizi neiedeva. Jā, bet, ja viņi būtu pievilkuši līdz tiem 3 punktiem, tā kā viss tā spēle bija, kā tu saki,
tā Madrida visu laiku ir priekšā, bet nekur viņa tālu neaizskrien. Visu laiku tu it kā tā Valencija tā kā pievelk atkal klāt, 1-2 uzbrukumi, ja tur varbūt pietrūkst. Bet nē, viņi notur, un tad ir tāds kā ar mazo rezultātu starpību, bet tāds īsti bez variantu. Beigās tur tie 15 punkti, varbūt es pat teiktu, neatspoguļo pilnībā visu to, kā tā spēle gāja. Un tas arī, kā tu teici, ne no tiem spēlētājiem ir jānospēlē nedaudz, tu nevari pa 90% nospēlēt. Tev jānospēlē pa 100 un varbūt pat kaut kur ir kaut kas ekstri jāizdara. Montero to neizdevās izdarīt, ja viņš nospēlēja, teiksim, tādu savu līmeni spēli. Branko Badio bija liels kritums tajā pusfinālā, ļoti daudz, teiksim, garām aizmest metieni, tikai 6 gūti punkti jā, tas arī pietrūka. Izejam secīgi vēl cauri, arī mums ir video galā pieejami. Ejam uz pirmo pusfinālu. Es gribu arī jūsu komentāru par to. Lūks, kā īsti lēnie kadriņi. Tātad Olimpiakos un Fenerbahče pirmais pusfināls. Ar citu atsauksmes arī no mūsu programmu direktora Toma Circeņa, ka viņš bija starp citu uz vietas. Atēnās loģiski, vai ne? Starp citu, lietuviešu komentētāji arī bija uz vietas. Tas, starp citu, GO3 arī Sport Latvija Instagram tās publikācijas, kur tika pārpublicētas, visticamāk mūsu lietuviešu kolēģi uzņem tās bildes, radīja mānīgi iespēju. Es arī domāju, es esmu šeit, mūsu komentētāju vietas tur, Madars un Mārs ir aizbraukuši uz Atēnām. Mēs komentējām to pusfinālu. Mums bija, man liekas, mums ar Raimu bija Valencija Reāls. Un nāc jau skatītos šo. Nē, tomēr Madars un Mārs bija šeit pat. Es pieņemu, ka tas nav lēts pasākums, lai 6 komentētāju vietas sakārtot Baltijas valstī. Nē, stāsti ir par to, ka mēs bišķiņi piemānījām varbūt savu sekotāju. Jā, jo sekotājiem radās iespējas, ka Madars ar Māri ir uz vietas. Tas jau nav slikti. Bet kā, 6 jau nevajag. 4 latviešus un lietuviešu. Igauni jau nebija pārstāvēti Final Four. Mums ir pārstāvniecības. Es tā domāju, lietuvieši bija treneris Jasikevičs. Bet mums bija, bet finālā bija tikai viens latvietis. Finālā bija tikai latvietis. Tas domā par Next Gen? Par šo, jā, ok. Starp citu, Next Gen vēl. Tur gan Madrida palika otrajā ar Gunāru Grīnvaldu sastāvā. Principā, tur vadības līmenī, kur tika pieņemts lēmums sūtīt lietuviešu, es domāju, ka vajag sapulcīt. Es domāju, ka nevajadzētu to tagad šeit. Sveiciens visiem. Bet šo izgriezumu mēs nosūtīsim kādam. Bet, starp citu, es tā aizdomājos, arī redzot tos visus tieši tos storijas, sociālos, kas tieši GO3, starp citu GO3 iet paskatīties, tur kaut kas notiek vēl palicis. Es tā aizdomājos. Visas tās atsauksmes, ka loģiski Olimpiakos kā mājās jūtās. Labi, tā nav viņu mājas arēna, bet stila viņi kā mājinieki. Pasties šito. Tur vienkārši viss ir skaidrs. Mans jautājums ir tāds, tās ir tradīcijas un vispārējais un Final Four un tam līdzīgi. Bet nevajadzētu biežāk mēģināt taisīt neitrālā teritorijā šādu pasākumu. Es teiktu, labi, šeit var sakrist, var nesakrist, ka mājinieku komanda vai puslīdz mājinieku komanda vai tuvu komanda ir šajā Final Four. Bet, piemēram, nezinu, taisīt Rīgā. Rīgā taisam. Rīgā. Es esmu par Rīgu. Taisam. Bet vienkārši laiku pa laikam pamēģināt iziet ārā. Un tad vēl kādu vietējo, kādu vietējo komandu vēl tur ieliekam, zin kā uz ko. Rīkotājs. Rīkotāji piedalās. Bet būtu Final Four Latvijā. Pilns būtu. Un mēs paskatāmies, kā cilvēki ierastos. Tur taču arī bija pilns. Bet arī pilns. Bet pagaid, kā tu iesaki Eirolīgai vēl viens veids, kā kaut kādu papildus eiro mēģināt nopelnīt, ka viņi izsludina konkursu un pilsētas piesakās uz iespēju. Bet tāpatās, tad tur man liekas, ka ja tu izliktu kā uz izsolīšanu. Katarā beigās būtu Eirolīgas fināls. Nē, man liekas, ja tu liktu uz izsoli, tad tas Final Four notiktu Atēnās katru otro gadu gandrīz, vai tur... Tur cilvēki atvērt maciņu. Labi, bet tādu skarbu lēmumu vienkārši pieņemt. Mēs katru reizi esam citur, bet paņemam kādu neitrālu teritoriju. Basketbola attīstības nolūkos. Bija neitrāla teritorija tajā brīdī Dubai, vai ne? Bija tur Final Four. Nākamgad pēc plāna ir Abu Dabī, bet es lasīju ziņas, ka Eirolīga meklējot variantus, kā tikt vaļā no Abu Dabī, un tur alternatīvas jau esot Kauņa, Belgrada. Abu Dabī pie tukšām tribīnēm. Skaists Eirolīgas fināls. To es domāju. Dēļ drošības apsvērumiem. Jā. Tas, es domāju, jau tā jau viņi ir kaut kādā ziņā jau pārdevušies tur vidēju austrumu naudām, un tas pa labi nekādā veidā tam kopējai līgai, neviena plus. Tev ir viena ļoti bagāta komanda, ja,
kas spēlē pie pustukšām un klusām tribīnēm. Un beigās sezonas otro pusi spēlē neitrālā laukumā. Šitāds projekts es redzēju jau iepriekš. Nekur tas tā kā labi. Es nedomāju, zin kā par to tavu neitrālo laukumu. Man liekas, tagad tas ir kaut kādā ziņā, kādam nāk pa labu, protams, šajā gadījumā. Mēs pagājušajā epizodē ļoti daudz runājam par mājinieku faktoru šajā gadījumā. Jā, bet vieniem tas nāk pa labu. Jā. Viņi tādā ziņā tur tiek pa lēto, viņiem nav tur ceļošanas izmaksas, dzīvošanas izmaksas, nopērts no tiem Panathinaikos spēlētājiem tās biļetes, kuras jau viņi jau bija izpirkuši. Ja? Tur varbūt tās viņiem sanāk pārmaksāt. Ja? Bet, pieņemsim, turkiem jāmaksā. Ja? Varbūt viņi tur geogrāfiski nav tas tālākais, ja tas punkts no Atēnām tur pat tuvu sanāk. Ja? Stambula Atēnas nav pats dārgākais. Bet Spāņiem atkal diezgan tālu. Jā, Spāņiem diezgan tālu, diezgan visticamāk arī varbūt padārgi sanāk. Es tikai un vienīgi esmu, ja kaut kādas izmaiņas tur viņi domā taisīt tikai un vienīgi par to, kad pāriet uz sērijām un komandas aizved spēles savos laukumos, jo mēs redzējām arī otrajā pusfinālā. Pirmais pusfināls atmosfēra, kā viss tur tā kā izpārdots, pat kaut kādas runas pat gāja to, ka ir kaut kādi pat izdevies Olimpiakos līdzstiem kaut kādā veidā tur to biļešu sistēmu piemānīt, ka tur ir pat bišķiņi vairāk viņu ir tajā arēnā nekā vajadzētu būt, un savukārt kaut kādi Fenerbahčes līdzutēji ar visām biļetēm nav spējuši tikt iekšā. Bet otrais, tur jau bija tas fanu sektors bija izgājis ārā. Un tur, principā, viens kaut kāds tas zāles gals, principā, uz otro pusfinālu ir tukšs. Nekad nebūs tukša zāle, ja, teiksim, spēlēs Valencijā pusfinālu Valencijā vai Madrid spēlēs pusfinālu Valencijā, tur būs pārpildīts. Es domāju, līgai tas kaut kādā ziņā visticamāk, es domāju, ka līga nopelna no tiem Final Four. Ja, es domāju, viņš uzģenerē labu pasākumu. Bet sērijas, tad tas ir, tas būtu klubiem. Es esmu par to, ka klubiem kaut kādā ziņā. Nē, to mēs esam daudz runājuši, ka sērijas būtu skaistas, sērijas būtu lieliski, un tad mēs atduramies atkal par kalendāru. Vispār mēs tur komentāros ar mums diezgan daudz. Bet, ja par to neitrālo laukumu, tad uz Rīgu. Rīga, stabili. Final Four katru gadu Rīgā, tad mēs atsakamies no sērijām. Jā. Katru gadu gluži, nē. Bet īstenībā, es domāju, uzģenerēt naudu. ASK kļuva par pirmajiem. Jā, varētu būt viena no pirmajiem. Bija paši pirmie Eiropas čempioni ASK klubiem. Es sagatavojos, nezinu. Bet viņi ir bijuši vairāk kārtējie. Ar to pilnībā pietiek. Ar to pilnībā pietiek. Jo, es teiksim, ja salīdzinām ar tādu Eirobasketbolu, tas ir garš turnīrs, bet, teiksim, ja tev ir šīs Final Four, es domāju, līdzutēji nemazāk uz konkrētām spēlēm ierodās kā Eirobasketā. Vai ārzemē, no ārzemē. Tas viss viesnīcas cenas, viss, kāds prāt vētas koncertu Liepājā. Tu jau augstākos plauktiņus esi. Tas nopietnas pasākums aiztiek. Labi, bet par Olimpiakos un Fenerbahču. Ja mēs skatāmies te rezultātu, liekas boring? Tā. Vai spēles scenārijs bija boring? Man liekas, ne gluži boring, bet kaut kā varbūt tā spēle tā sakrita. Jo, arī tu saki boring, es varbūt nesaku boring, bet likās, ka Olimpiakos pēc visām notīm apspēlēja. Viņi ir favorīti. Fenerbahča, viņi, protams, ka bija favorīti, it kā viss tā, kā tam vajadzēja notikt. Bet man kaut kā likās, ka Barcokas ir guvis mācību no pagājušā gada Final Four, tieši pusfināla spēles. Labi, tur viņa treneris Spanulis izģēra pēc pilnas programmas, un Olimpiakos tur tika atkosta pilnībā. Tad šoreiz likās, ka Barcokas ir guvis mācību, un viņš neļaus, ka viņa Olimpiakos mašīna tiks apturēta pusfinālā. Un pirms pusfināla tas sauklis tur bija labākā aizsardzība pret labāko uzbrukumu. Fenerbahča šeit kā uz papīra regulārajā sezonā bija labākā aizsardzība, bet Olimpiakos ar to savu aizsardzību. Vienkārši Feners īsti neko nevarēja izdarīt uzbrukumā. Un tad, kad viņi tika līdz labiem metieniem, viņi arī tos nevarēja trāpīt. Un tur nopēra pēc pilnas programmas. Tā kā dažreiz jaunatnes basketbolā, kad sanāk, ka tev pret 2 gadu vecākiem ir jāspēlē, tu tā kā centies. Bet, kur tev tā sanāk jaunatnes basketbolā? Parasti jau vecuma grupas tur ir. Nē, es par sevi runāju. Jaunībā es biju diezgan talantīgs. Okay. Man dažreiz lika pasēdēt uz soliņa pie vecākiem, un ja tur labi sagāja, tad es varēju arī laukumā iziet. Okay. Nē, es domāju, ka par to jau mēs te runājam, ka Mārtiņš bija iepriekšējā reize un par to uzbrukumu un aizsardzību. Mēs tieši to runājam, labākais uzbrukums, labākā aizsardzība. Laikam, ka tomēr tas uzbrukums, bez uzbrukuma ar aizsardzību tu neko nevar vinēt, jo tu nevinē spēli, teiksim tā, jo tā pārspīlējot, jo 0-0 tu nevar vinēt spēli. Tev ir jāiemet tā bumbu grozā, lai tu varētu kaut kāds uzvars, un Fenerbahča nevarēja iemest bumbu grozā spēles pirmās 7 minūtes.
Mūsu draugs un kolēģis Andrejs Siliņš tomēr kādu laiku atpakaļ tieši bija speciāli atradis, ka basketbola noteikumos ir rakstīts uzvar komanda, kas iemet vairāk. Kas iemet vairāk tieši tā. Un otrās ceturdaļā pirmās 5 minūtes pagāja bez iemestiem punktiem, bet ar visu to puslaikā bija tikai 9 punktu starpība. Tas Fenerbahče gāja lielajā pārtraukumā pie -9, iemetot 24 punktus. Pirmajā puslaikā, kas viņiem tā kā lika domu, es domāju, ka deva tādu cerību, ka varētu... Var saglābt, un viņi nereiz jau ir atspēlējušies, bet iesāka, man liekas, 3. ceturdaļu atkal ar kaut kādu 9-0 vai 10-0 izrāvienu Olimpiakos, ja, un tur jau viss aizgāja, un nevarēja iemest bumbu grozā, un viņi tā kā atdeva kaut kādas, varbūt tur situācijas, tur Kemam Birčam uz to short roll, tur saņem bumbu, un, teiksim, aiztaisīja uzreiz tur sodlaukumu ciet un atstāja varbūt ārā uz tur perimetru Hortonu Takeru. Tāpēc, ka tam Fenerbahčai nav to spēlētāju, kas izņemot varbūt Tarīku Biberoviču un, es teiktu, Nando de Colo. Ja, tādi tiešām, pa kuriem tu uztraucies, ka viņi, kas iemetīs tos metienus. Un kas varbūt interesanti liekas, ka Bonzijs Kolsons, kurš viens no labākiem snaiperiem vispār bija pēc tālmetienu realizācijas procentu, ļoti mazas minūtes nospēlēja. Vispār bez punktiem paliks, pat, domāju, vispār kaut kādu metienu izdarīja. Bija tā, ka tos tālmetienus nevarēja trāpīt, tur bija viens tāds spilgts moments, Jantunens 0 punktu beigās. Viņi bija 3 pēc kārtas brīvu tālmetieni, netika iemesti, un tie spēlētāji, no kuriem vajadzēja, tā kā varbūt līdzīgi arī kā Valencijas gadījumā, tev ir jānospēlē savs līmenis un vēl kaut kas ekstra jādod. Devons Halls 0 punktu, kas bija pagājušajā sezonā viens no svarīgākajiem spēlētājiem, Final Four. 23 minūtes. Jā, 0 punkti. Jantunens 0 punkti. Labi, no Kema Birča tu neko daudz vairāk arī negaidi, ja tur viņš Melī 7 punkti, Berevičs 17, Hortons Takers 16, tā kā viņš tur savu it kā rezultatīvitāti salasīja, bet tā produktivitāte kaut kādā mērā nebija. varbūt Fenerbahče apstiprināja tās bažas, kas mums jau te pie šitā galda bija regulārās sezonas izskaņā. Tās pēdējie pusotras, 2 mēneši Fenerbahčes izpildījumā bija ļoti nestabili. Viņi tomēr nolidoja no pirmās vietas kopvērtējuma tabulā uz leju, un pusfinālā arī parādījās, ka komandai... Bet Žalgiri viņi tā kā labi, viņi izstījās labi, pārliecinoši. Jā, bet nezinu, kā viņi Žalgiris un Pirē. Jā, tur ir cits. No Olimpiakos atkal no otras puses, viņiem 5 spēlēti iemet 10 vai vairāk punktus. Ja. Tysons Words 10 no soliņa nākot, ja. Aleks Pīters 17 ar 100% metienu precizitāti no spēles. Vēzenkovs 16, no kuriem 14 iemetā 3. ceturdaļā. Ja. Kurš klubs par Pīters nākamā sezonu pārmaksā? Es nezinu, vai pārmaksā, bet tāda jau kādu labu laiku atpakaļ bija tāda, ka viņš ir vienojies ar Milānas Olimpiju. Es domāju, ka viņi paskatoties vienas spēles tāds tika sajūta, ka tas cilvēks garām grozam nevar aizmet. Viņš arī nevar. Tu jau var pastīties arī sezonas. Viņš arī pasties finālā iemetā, man liekas, 16 punktus un aizmet garām tikai vienu metienu. Viņš iemet 33 punktus. Tas bija tā, ka viņš aiztaisīja acis, viņš izmēģināja ienosmest tādu. Ar 90% precizitāti no spēles, kaut kādu 11 vai 13 vai 14 metienu no spēles iemet 2 spēlēs. Tā kā vienkārši tā kā mašīna. Furnjē tur ielika tos savus 10, bet tie pēdējie 3 bija no centra, tur jau pie plus 12, ja tur, nezinu, 10 sekundes pirms mača beigām vienkārši uzmet no centra trāpīja. Bet, jā, tā kā savu tādu... Pusfinālā Furnjē 10 laikam iemet. 10 punktu, 3 no 8 tālmetieniem, 0 no 3, 2 punktu metienu. Nevarētu teikt. Nebija viņam tur tāds... Komanda izcīnīja droši. Tur jau arī Olimpiakos, ja skatās to sastāvu un minūtu sadalītas, tur bija viss, kā jau... Vēzenkovs ceturtajā neizgāja laukumā. Tā kā, padomā, atkal tas vēlreiz tev parāda tomēr to viņu tās komandas jaudu, ka tu savu līderi, nevis regulārās sezonas kaut kādā mačā, bet tu pusfinālā, Eirolīgas pusfinālā var 4. ceturdaļā neizlaist laukumā vienkārši un pietaupīt viņu. Tā kā es domāju, jā, Olimpiakos parādīja klasi. Zin kā, Gilžusam Aleksandram ir jāspēlē 4. ceturdaļas. Viņam pēdējā laikā te labi, te slikti bija. Pie NBA mēs arī vēl tiksim klāt, ejam ātri uz otru pusfinālu, lai tiktu strauji līdz finālu. Mēs otru pusfinālu arī jau pagavām. Uz finālu ejam. Uz finālu tiksim. Šis bija atkal tāds, pēc tās mazrezultīvās pirmās spēles, un šī komandas aizvadīja rezultatīvāko pirmo puslaiku Eirolīgas Final Four vēsturē. Cik bija 56 pret 62. Ja? Tas vienkārši visu, ko meta, visu trāpīja.
Spāņu basketbols. Bet tas ir tas, ko mēs runājam iepriekšējā reizē, ka teorētiski nebūtu bijis jābūt pie Valencijas. Viņam tomēr ir aizsardzība un tam līdzīgi. Viņiem jau aizsardzība, bet viņiem ir ļoti ātrs temps. Viņi, principā, es domāju, ka viņiem tajā spēlē arī, viņi pret Madrides Reāli nevar spēlēt lēnu akadēmisku basketbolu, tāpēc, ka viņi ir tomēr nav tik fiziski, viņi nav tik liela tā komanda. Un viņiem ir jāmēģina ar uzbrukumu apspēlēt Madrides Reāli, teiksim, iemest vairāk nekā Madrides Reāli. Tāpēc, ka, teiksim, tādā 5-5 basketbolā, tādā lēnākā, Madridē tomēr ir lielāki tie ķermeņi, lielākas iespējas tur atrast kaut kādu sev izdevīgāku divcīņu. Lai gan konkrēti beigās šajā spēlē nesanāca, ka Madridē lielāki ķermeņi ir. Kāpēc šitajā? Jā. Tīri ar saviem robiem garajā galā. Nē, garajā galā jā, bet kaut vai tāds Mario Hezoņa. Ja, viņš var 5-5 spēlēt ar muguru pret grozu. Viņš var praktiski tajās visās gan pret Keju, gan pret Tayloru. Viņš ir lielāks. Viņš var viņam mest pāri. Un viņi var kaut kā tur spēlēt caur apakšu. Trejs Lails. Ja, viņš var spēlēt postā. Valencijai. Viņam ir priekšrocības pret praktiski visiem Valencijas spēlētājiem. Ja, teiksim, tādu 1-1 tādā spēlē Valencijā. Ļoti labā mirklī tu paslavēji Treju Lails tieši, kad highlightā viņš tiek izvazāts. Jā. Gaidīja to brīdi. bet Valencijā tie spēlētāji, jā, viņiem tādā atklātā, tādā ātrākā spēlē, tur viņi var atrast tās savas priekšrocības. Līdz galam neizdevās to izdarīt. Un atkal Madridē jāsaka, tomēr pusfinālā Feliss iemet 14 punktus, ja, kurš man liekas, 3-3 no tālās distances, kurš sezonā met kaut kādus 6 punktus. Hezoņa aizvadīja šīs Eirolīgas rezultatīvāko sezonu 25 punktiem. Dekam rezultatīvākā spēle šajā Eirolīgas sezonā 16 punktu, 8 izcīnītas bumbas. Ja. Maledons labi palīdzēja no soliņa. Tā kā, līderi bija līmenī. Ko nevar teikt par Valencijas, ja, kur Babadio, kā es teicu, palika tur uz 6 punktiem, pārējie spēlētāji. Pradīja nospēlēja labu spēli, Montero nospēlēja tuvu savai tādai vidējai robežai, bet ar to bija šoreiz pamaz. Ja Valencija būtu bijis jāspēlē vai pret Feneru vai pret Olimpiakos? Tīri filozofisks jautājums. Valencijas Feneru pusfinālā. Manuprāt, Feneru bija vājākā komanda Final Four. Ar atrāvienu? Ar atrāvienu nē, bet, ja man būtu jāizvēlās vienā spēlē, ja šajā Final Four būtu bijis bronzas spēle, kā savā laikā bija. Savā laikā, ja, tad es izvēlētos Valenciju tajā spēlē. Tas ir viens, es domāju, jā, gan pēc tiem matchupiem tur varētu sanākt kaut kas, un otrs jau, protams, tā bronzas spēle ir lielākoties vienmēr ir bijusi tāds motivācijas jautājums. Tās komandas, kuras retāk tur ir. Kas tomēr vairāk skatās uz to pirmo vietu, jā, bieži vien vienkārši nemotivēts spēlēt par to trešo. Tādā ziņā šis Final Four, man liekas, šeit fantastiski izspēle. Jā, tas ļoti labi, ka to trešo vietu viņi izņēma ārā, nevajadzīga spēle. Es nepiekritīšu. Man liekas, es saprotu, ka no sportiskā viedokļa nebijis, bet zin kā, ir cilvēki, kas ir ieradušies uz turieni, viņiem vēl viena ekstra spēle, ko redzēt. Man vēl viena ekstra spēle, ko pa televizoru paskatīties. Varbūt kā tādā... Next Gen. Jā un nē. Teiksim tā. Tā jauda, tas ir jauda ir kaut kur, esam iepriekšējos gadus. Es, teiksim, vispār neatceros tādu. Žalgiris pret CSKA. Jā, bet CSKA viņi vienkārši aizbraukt prom, viņi zaudēja pusfinālu, viņi jau sakrāmē somas, viņi jau tur emocionāli vairāk tur nav. Žalgirim, protams, viņi nezinu, pēc cik tur gadiem pirmo reizi Final Four, viņiem ir kaut kāda motivācija. Bet patiesībā, ja mēs pagājušajā arī pieminējām, ka debitanti Final Four jau finālā, tas ir maks retums, kad kaut kas tās notiek. Žalgiris 90 tie gadi pa lielam. Kas tur vēl ir bijis? Monako pirmajā reizē arī netika, viņi tik otrajā reizē. Tiešām tāds Final Four sloks? Tiešām? Nē, es nezinu, tas ir tas, ko es teicu šodien raidījuma sākumā. Kā acīm redzot, tomēr tas, ka tas uzskats, ka sportā tur playoffos vienalga, kas tas pa sporta veidu būtu, basketbols, hokejs vai kāds cits, kad tās komandas, kas tur nonāk pirmo reizi, viņas neuzvar. Viņas kaut kur aplaužās. Vēsture saka priekšā, ka tā patiešām arī ir. Skatīsimies, vai nākamgad tiks. Labi, ejam uz nākamo video, un tas mums ir, protams, lielais fināls. Man nenormāli žēl. Tas nav īstais fināls. Ka Madrids Reāli bija tie ropi garajā galā. Šīs arī nebūs fināls, bet nekas. Tas ir. Šīs ir Austrum konferences fināls. Jā.
Fināls. Neuztrauksimies par šo, neuztrauksimies par video. Nu stāsts, kas par finālu? Nē, nu man baigāšu krobi par to, ka Reāli bez centriem bija. Bez Tavāres, bez Lēna un palika arī bez Garubas. Nu, Garuba arī, nu tāds, jā, nu centrs jau tiešām. Centrs. Citu pozīciju viņš tur īsti nepilda. Viņš tāds Tasmānijas vēlns laukumā, bet tomēr centrs. Un, ja tu tā kā skaties, Pirēja Olimpiakos nokomplektēt pilnīgi visur, labi, nu arī centra pozīcijā izcili nokomplektēt, un man būtu ārkārtīgi gribējies redzēt finālu, kur Reāli ir visi labākie spēlētāji ierindā. Vai tas būtu mainījis uzvarētāju? Varbūt, bet nu, arī šis fināls bija pietiekami interesants ar savu spriedzi beigās, kur vienā brīdī es tā kā noticēju, un man likās, ka Reāli ir turpat, lai atspēlētos, bet tad spēlētāja lēmumi / tiesnešu svilps neļāva atspēlēties. Tiesneša svilps. Nu, tad tas pie tiem -2, ja bija piezīme Campazzo uz pārķeršanu. Atkal Feliss otrā labā spēle. Viņam tikai, starp citu, varēja kļūt pa galvenu vienu no galveniem varoņiem. Ja, šitajā mačā aizmet garām svarīgi tālmetienu. Nu, es teiktu tā, Madride iznāca kā komanda, nu, kuriem nav ko zaudēt. Viņi iesāka ļoti jaudīgi. Trejs Lails fantastiski pirmajā ceturtdaļā. Viņam bija 21 pirmajā puslaikā, vai ne? Jā, un man liekas, kaut kādi 11 no viņiem jau pirmajā ceturtdaļā. Viņš pirmos 3 tālmetienus uzreiz realizēja, tad vienu laikam aizmet garām, iemeta uzreiz pēc tam 5. Nu, 1-1 neapturams viņš bija. Viņi iemeta 26 punktus. Jā, pirmo ceturtdaļu vinēja +7, otrajā Olimpiakos atnāca atpakaļ. Tā kā es tādā ziņā, man Madridi pārsteidz. Es biju visai pēc tiem savainojumiem un arī pēc tam, kad Garuba izkrita ārā. Nu, man bija bail, kad varētu arī būt tāds ļoti pliekans tas fināls. Nu, kad tur uzreiz Olimpiakos aizies, kas saka, priekšā un būs tāds garlaicīgs spēle, bet tā nebija. Cepur nostādā ziņā Madrids Reāli, kur spēlētāji vienkārši spēlē lielākas minūtes, lielākas lomas ārā no savām pozīcijām. Tas pats Lēls, kurš tomēr vairāk spēku uzbrucējs, bet šeit viņam bija jāspēlē visu spēli pa centru. Strādāja kaut kādā ziņā, strādāja viņu tā aizsardzība, kur viņi mainījās, un pat viņiem bija tā, ka Lēls sāka pret centru aizsardzībā, un Lēls sēdza Vezenko, un Okeke sēdza Miltīno, un tad pie tiem pirmiem blokiem viņiem sanāca mainīties. Un uzreiz bišķi varbūt pazuda tā priekšrocība Olimpiakos, ja tajā garajā galā. Kaut gan, protams, jau turpinājumā tāpatās tur kaut kur bija tie mismeči, bet tas pats Andres Feliss pie tās maiņas, viņš ļoti labi noturēja tās savas pozīcijas, ja mazais nezaudēja tur tiem garajiem, neļāva sev iespiest. Tā kā, tādā ziņā viņi aizsardzībā labi spēlē, teiksim, tik cik viņiem tur tās jaudas pietika, jo atkal sāk izpausties tas no soliņa. Tev iznāk Aleks Pīters ieliek 16 punktus, no soliņa tev iznāk Evans Furnie ieliek 20 punktus. Jā. Soliņa, Džeki. Un tad tur vēl pārējie, tur bišķiņ salasi, ja, tur Vorts 7, un tur vēl pa 4-5, tur beigās bija. Jā, tikai Kostas Papanikolaou neiemet punktus. Sākuma 5, ja tā kā spēlētājs, kas ir komandas kapteinis, bet beigās viņš arī tāds mazāks minūtes spēlē. Un tā kā praktiski visi spēlētāji gūja punktus. Madridē bija 9 spēlētājiem jāspēlē, jo Almansa jaunais un Pročīda un Deivids Krāmers, kas tur tikai tāpēc, ka Garuba izkrita tik ielikts 12, viņš tā arī Sergio Skorjola neizmantoja. Jā. Tā kā bija varianti aizķerties. Saku, nebūtu tā viena piezīme, kam pats nosilpt, varbūt tās tur būtu pārķēruši, varbūt iemetuši, izlīdzinājuši rezultātu, bet tur bija atkal pārkāpums, soda metieni, un tad jau bija tā aizmesto soda metienu taktika, ja, kur arī 3 reizes viņa bumbu dabūja pie pretinieku groza, un pēc tam Pīters, starp citu, kļūdījās tajā galautu izspēlē, iedeva bumbu pretiniekiem. Jā, uzreiz tur atkal soda metienu līnijas tika Trejs Lēls, viņš varēja uzreiz iemest lejā, bet viņš tika uz soda metienu līnijas. Pirmo iemet, otro aizmet garām, dabūja trīnieks, tad Campazzo 3 tie soda metieni, un Felisam beigās pie -3 pilnīgi jūs tāmetiens un netrāpīja. Jā, tas bija tāds, kur Felis varēja. Tad es domāju, arī Raimonds Zebs beidzot atzīt, ka Andres Felis ir labs spēlētājs. Jo, ja tu prasi Raimondam, tad Raimonds nav pārliecināts, vai Felis atbilst. Viņš ir Tallinas, viņš ir tāds Tallinas, viņš saka Tallinas kalavā. Jā, varētu spēlēt, jā. Wow. Kā VFA pat nē. Ko viņš viņam nodarīja?
Raimonds Felis. Raimonds Felis. Raimondam Felis, man liekas, nepatika jau tad, kad viņš Badalons Hoventu spēlēja. Viņš jau tad nesaprata to Felis fenomenu. Un, ja tu paprasīsi Raimondam, kurš ir viens visu laiku sliktākais Eirolīgas klubu darījums, viņš teiks tas, ka Madrids Reāli samaksāja 500 000 Badalonai par Felisu. Jā. Tas viņa reitingā nav augstu. Pieķeramies pie MVP. Final Four MVP. Evans Fournier. Man liekas, ka pelnē. Final Four MVP. Es vienkārši šādu no sevis ielieku. Uzmetu acis statistikai, mēs runājam par pusfinālu, jo tas ir Final Four MVP. Tas ir gan pusfināls, gan fināls. Bet nē, jo galvenais ir fināls, vai ne? Finālā viņš bija komandas rezultatīvākais čals. Bet tā kā mēs skatāmies pusfinālu, mēs liekam, ka turpat blakus ir arī viņa kolēģis, kurš nekad nekļūdās metienos, varbūt netīšām kādreiz. Tad, Tur, zin kā, es nezinu, kā nosaka Eirolīgas Final Four MVP, vai tur ir balsojums. Klātesošie žurnālisti, līdzjutēji. Jā, tur ir klātesošie žurnālisti, taču arī mums Kristians teica, ka laikam puslaikā ir jāiesniedz. Jā, tur ir jāiesniedz jau. Puslaikā? Vai ne, tas vispār kosmos tas ir kosmos. Bet tas tā. Man liekas, pie mūsdienu tehnoloģijām varētu noteikti arī to izsazīmēt daudz straujāk pašās spēles beigās līdz apgalvošanai, bet okay. Tur jau tieši tā, tas ir laiks līdz tai apgalvošanai, kamēr viņi tur visi, tas skaidrs, pēdējās tur sekundes. Bet es nepiekrītu. Tā, savukārt, ja Kaspars saka, ka pelnīti, es neteiktu, ka nepelnīti. Pelnīt varbūt arī kandidāti. Mans Final Four MVP būtu bijis Aleks Pīters, kurš... Tu nevari dot Aleksam Pītersam, ja viņa komandas biedrs ir Saša Vezenkols, tās pašas pozīcijas spēlētājs, kurš ir regulārās sezonas MVP. Bet tad jau klausies. 2015. gada Golden State Warriors tituls Andreja Iguodala. Da jau kā tu vari iedot Andreja Iguodalam, kurš ir, pa kuru tur ir priekšā Klejs Thompsons, Stefs Karijs, vēl kaut ko. Fināla sērijas vērtīgākais spēlētājs. Un šeit arī šīs divas spēles bija Aleka Pītera. Viņš nospēlēja 17 punkti ar 100% precizitāti pusfinālā, 16 punktus, 7 izcīnītas bumbas, ar vienu aizmest garām. Un, viena kļūda, kas varēja dārgi maksāt, un 26 liederības koeficientu punktu. Viņam labākais liederības koeficientu punkts, un turpat aiz Fournier viņam plus mīnus otrs labākais. Es tev teiktu, ja tu saki Fournier pelnīti, es nesaku, ka nepelnīti, bet es saku savukārt, ja Pīters palika nepelnīti. Anketa, es liktu Aleka Pīters, jā. Bet zini, kā ar tām anketām, jums ir dators priekšā, man nav jūs, ja man atmiņa neviļ, Eiropas čempionāta MVP bija Šreders, vai ne? Jā. Mēs ar Gunču aizpildījām MVP simboliskā piecinieka, to anketu mēs aizpildījām, un tur arī bija tā sistēma līdz fināla spēles puslaikam. Mēs aizpildījām, un man liekas, ka visi citi, ko mēs tā kā žurnālisti, kas pildīja, aptaujājām. Šreders nebija nevienam. Man liekas, ka gan toreiz, gan tagad... Skaļi apvainojumi nāk studijā. Tiek pieskaņots. Kurš tur beigās paplosījās, tam mēs iedosim. Jo taču var tā pavērsties, pieņemsim, tāpēc mēs jocīgi īpaši basketbolā izšķirošais. Vēl pēc trešās ceturdaļas, vai ceturtās ceturdaļas vidū, kaut kur, tā. Jā. Bet un otra lieta, ja pieņemsim, tev ir jāiesniedz tas, labi, visticamāk, ka tu ieliec gan, ja tie vinē un tie vinē, tu divus variants iedod no vienas komandas, no otras, bet, ja tagad Felis ieliek to metienu, izlīdzina to rezultātu, un viņam ir 14 punktu pusfinālā, 16 punktu finālā, ar, pieņemsim, spēles svarīgāko metienu, tikpat labi viņš var būt. Viņa nav, protams, Hezoņa... Poilers tad viņš arī būtu droši vien bijis. Nē, Hezoņa būtu visticamāk, jo viņam bija tur abas divas spēles, tur 20, tur 25 un 19, ja? Vai Lails varbūt tās, viņam tur 16 un 24. Tā kā tur bija, kandidāti bija tādi ļoti, kā saka, legit, kā lai latviski saka tādi. Leģitīmi kandidāti bija abās divās komandās. Pirms šīs studijas sākuma Guntars Jonās teica, ka viņš jūtās spēcīgs. Final Four MVP. Es tam tikai Final Four vispār jūtos diezgan spēcīgs. Jā, Final Four jūtos spēcīgs. Kas par tu jūtos spēcīgs? Novājināts. Labi, tad iedošu 4 iespējas jums. Ejam atpakaļ, kā saka, no 26. gada, cik tālu vēsturē mēs tiekam, saucam pēc kārtas MVP Final Four cilvēkus. Labi, šitās, es sākšu, jo šitās ir Evans Fournier.
Jei! Tieši tā, cik tālu mēs tiksim, skatīsimies. Emans Fournier, ok, Olimpiakos. Nākamais. Nigels Hayes Davies, Fenerbahce. Precīzi. Turpinām. 24. gads. Nans? Panathinaikos? Panathinaikos, jā, bet cilvēks nav pareizs. Pirmais strēks, es saku, 4 es jums dodu. Arī Krēls, kas par to priekšā pateikšu. Nē, nu viņš jau pateica nepareizi, tas iet uz tevi tālāk. Man jāsaka, Kostas Luks. Precīzi, aiziet. Tagad mums ir kas 23. Nu. Man čempions sākumā ir jāatcerās līdz MVP. Viņš diezgan labi tikā cauri. Nu jā. Madrid vinēja. Olimpiakos. Jā, tu vari savu komandu, bet, nu, tu, kas saka, cilvēku vai cilvēku savs. Kaunijā, kurš dabūja Kaunijā? 23. gads Kauni, tik daudz Kādā cilvēku. sastāvā spēlē Madrid, kas viņam iztrūka un caur kuru spēlētāju viņi dabūja tur spēlēt visu laiku? Ar tādiem centrējumiem futbola terminoloģijā runājot. Tavares dabūja MVP. Jei, let's go, joprojām tikai ar vienu kļūdu. Aiziet, nākamais. 22. gads. 2022. gads. Bet zini, kā to pasaka čempions? Čempions, vai Vai, pateikt? lai bišķiņ vienkāršāk. Jo mēs jau Tevi sauc čempionu, viņam es nesaucu Viņš čempionu. vinēja un Micičs Jā. dabūja MVP. Pilnīgi precīzi. Vēl gadu iepriekš. 21. gadā čempions Jā. nebija, tad 20. gads, jā? Nē, 21. Ah, gadā 21. bija bija. čempions. 21. gadā bija čempions no kluba Anadolu Efes. Vienmēr čempionam iedos ar citu. Jā, Es domāju, ka jā. Micičs, man liekas, nedabūja 2 gadus pēc kārtas. Nu, es teikšu Larkins. Es kļūdījos. Viņš kļūdījās, jā, es abēc skatos reiz tevi. Anadolu Efes 21. gads. Nu, tad ir jābūt Divas Micičam. Nu, nevar būt, ka nebija. Tu spēji iztēloties, ka kāds, ja tas nav Larkins. Un tad ir Micičs. Labi. Precīzi, tas ir Micičs. 20. gads, Nespēlēja. Nespēlēja, pastāstīja, cik 19. labi gads. Tā, bet es tev tur 19. tev jāturpina. Tagad ir 19. gads. Vils Kleiborns ar Jā, kaņušņu vinēja. jā, ok. Tālāk Madrides Reāli cilvēks. 18. gads. Es saprotu, ka tajā laikā tev Dinamo bija ļoti svarīgs, bet pamēģini atcerēties. O, te man tagad jā. Es varu, nu labi. es 18. gada MVP. Nevarētu būt, ka El Chacho? Rodrīgas ir dabūja? Man liekas, ka Rodrīgas dabūja kaut kādu MVP. Sergio Rodrīgas? Jā, Kas viņš pēc tautības ir? Spānis. Spānis jo sen nav dabūjis. Ja kas? Spānis sen nav dabūjis. Ja kas? Spānis sen nav dabūjis. Tad tas nebūs arī Sergio Juļs. Kas 18? 18. gada Madrides Reāli. Es teikšu tā, ja es zinātu vienu cilvēku, es pa viņu šautu jau ilgu laiku. Vēl labi, tas uz tevi neskaitās. Neņem, manu loģiku neņem vienkārši. Bet man tas būtu tā, ka es šito točnē zināju, un es goda vārds uz viņu šautu ilgi. Nevarētu būt kam pats? Nē, nevajadzētu. Nu, būt es gaidu vēl tavu, kā sāk atbildi. Nu, vārds. Real Madrid. Jaunākais. Tu zini, ja? Tu zini? Viņš zina. Luka zini? Dončičs. A, tu viņam nozaga tā kā Nē. atbildes iespējas. Nē, man bija jāatbild. Labi. Izliksimies, ka tev bija jāatbild. Paliekam ar 2 strēkiem. Labi, interesantāk, ejam tālāk. Tad tev jāatbild. 17. gads. Tagad ejam 17. gadu. Kas vinēja? Fenerbahčes Slukas. cilvēks. Ko tu teici? Kostas Lukas. Ne, tas nav pareizi. Cik mums ir vēl? Es tagad saku. Šitā bija trešā nepareizā atbilde. Tagad vēl viena kļūda pieļaujam. Vienkārši Bogdanovičs. Kas? Bogdanovičs. Man nav tāds rakstīts. Pagaid. Tad ir... Bielits. Nē, nav. Bielis Eik pie Udo. Es 4 nosaucu, jūs tagad nosaucat, tad viss beidzās. Nē, Udo bija pirms tam. 4 straiki jau ir. Pagaid. Tad ir tā, pagaid. Mēs padomāsim kopā. Vai, ja nebija Bogdanovičs, viņš bija rezultīvs, ka Kaliničs bija otrs rezultīvs. 2017. gads. Kaliničs nebija Final Un tad es Four domāju, MVP. Veseliem ir bijis Final Four MVP. Teiksim, viens vai- Pagaid. Veselīs, kas vēl tajā komandā bija? Kas vēl bija tajā komandā? Nu, ja tas nebija Lukas, ja tas nebija Bogdanovičs, un tam ir jābūt veseliem, tad Atbilde. Pieņemu. mēs sakam Jans Veselīs. Paldies, jūs esat noslēguši dalību šajā Stulbs. sacensībās, kurš? noslēdzoties ar, netiekot galā ar 2017. Ja tu gadu. pateiksi, Muhameds Alijas, būšu bēdīgs.
Ekpe Udo. Ekpe Udo tiešām 17. Teicu. Jā, bet principā, jā, Spānis pēdējais, kurš ir dabūjis, ir Pasaules līdz kaut kādam 10. gadam. Tātad Pagaidināt Jonī dabūjis. 16. gadā Nando de Colo, 15. Andres Nocionis, ceru, kas pareizi izrunāja. Tā arī Rais 14. gads. Tālāk, 2 gadi pēc kārtas Savas Spanulis, 11. gads Diamantidis un 10. Carlos Navarro. Juans Carlos Navarro. Pēdējo reizi, kad Spānis ir dabūjis. Un starp citu, Spāņi, ja mēs skatāmies uz Final Four, viņš ir vienīgais. Starp citu. Nopietni, no 80. gadiem viņš ir vienīgais. Mēs liekam visu vēsturi iekšā. No 80. Bet jā, pareizi, Jonī dabūja. Jā, es diezgan daudz tāpat šāvu garām. Tur vajag neko nemainīt. Es 28 gadu zināju. Labi, izgājām cauri Eirolīgas Final Four MVP, un tagad ir laiks lēkt no Eiropas uz Ziemeļameriku. Ziemeļamerikā konferenču fināli, nevar teikt, ka pilnā sparā notiek, kaut kur jau viņi ir noslēgušies. New York, Cleveland un Oklahoma San Antonio, tāda ir pāri, mēs jau pagājušajā reizē runājām. Nu, reka mums ir New York, Cleveland. Tas, ka New York ir finālā ok, tas, ka 4-0 ir ok. Nu, priekš Ņujorkas laikam ir ok. Viņam vajag ok liekas. Bet es esmu īstenībā ļoti tādā ziņā pārsteigts un, jāsaka, nepatīkami, jo es no šīs sērijas gaidīju tā kā, vairāk. Es domāju, ka tā Clevelanda bet tas, ka New York ir finālā, tas ir līgai, tas ir forši. Es domāju, līgai tas ir sajūsmā. Es domāju, ka viņiem vispār priekš tā, ka viņi ir playoffos jau sākot ar jau to Filadelfiju, ko mēs vēl te komentējām, ka viņi vienkārši brauc līdzi. Tie New Yorkas līdzutēji ne tikai savās mājās. Tā Filadelfija tur izmānīja. Filadelfija ir tuvu, viņi tur aizbrauc un Cleveland, teiksim, priekš tiem Amerikas mērogiem nav tālu, ja tu iesēdies ļopenē un aizlido. Tā. Un kad ir daudz tie atbalstītāji arī uz izbraukumu spēlēm līdzi, un skaidrs, ka Madison Square Garden un viss. Es domāju, priekš līgas tas ir ļoti labi. Cleveland pirmajā spēlē, 3. ceturdaļā bija priekšā ar 22 punktiem, ja es pareizi atceros. Tas arī tas bija lielākais comebacks playoffu vēsturē. Lielākā izgāšanās. Kā no kuras puses skatās, ja tu skaties pusi pilns, pusi tukšs, ja tā glāzīte. Jā. Bet vispār nebija nekāda argumenta Cleveland šajā sērijā. Tur pirmajās 36 minūtēs izskatījās, ok, Cleveland laikam ir favorīts šajā sērijā. Viņi beidzot James Hardens varēs atgriezties NBA finālos, bet nē. Kā tad? Manās acīs un manā sirdī Detroits Pistons ir labāk basketbola komanda par Cleveland, bet Cleveland viņus vinēja 7 spēlēs. Man ir kaut kā sajūta sirdī, ka ar Detroit mēs neredzētu 4-0 šajā sērijā. Zini, tas tā kā akmeņš šķērs papierīts. Lai labi, es nesaku, ka Detroit New York būtu vinnējusi. Bet droši vien 6 spēles. Jā, 2 spēles noteikti aizcertu. Bet New Yorkai jau tas sastāvs uz papīra labs ir teorētiski 2 gadus vismaz pēc kārtas. Pirms sezonas, labi, varbūt mēs viņus neteicām kā komanda, kas iziet no Austrumu konferences, bet noteikti kā top 3 komanda Austrumu konferencē, kas iesaistās cīņā par Austrumu konferences titulu. Playoffos rekord. Principā visi labākie ir veseli. Spēlē labi. 10 uzvarētas spēles pēc kārtas New Yorkai. Franšīzes rekords playoffos. Pēdējo spēli viņi zaudēja playoff pirmajā kārtā 4. spēle pret Atlantu. Zaudēja to spēli, pēc tam ir tikai un vienīgi uzvaras bijušas. Un arī tāds pārliecinošs uzvaras. Šo sēriju vien mēs skatāmies. Cleveland, es domāju, viņi abos laukuma galos nospēlē zem savu līmeni, gan uzbrukumā, kur viņi nevarēja iemest. Viņi laikam 2 spēlēs no 4 palika zem 100 gūtiem punktiem, kas priekš NBA ir ļoti maz, un tepat laikā aizsardzībā viņi tikai vienā mačā noturēja zem 110. Jā, pēdējās 2 spēles vispār ielaisti 121 punkts un 130. Tā kā tas nav playoff basketbols. Tas, ko spēlē Clevelandā šitajā sērijā, es gribētu teikt, tas jau ir ne jau meistarība. Tas nav meistarības atšķirība 40 punktu Nacionālā basketbola asociācijā. Tas ir vienkārši raksturs kaut kādā ziņā, tas komandas gars, un viņi ir tāda salauzta komanda, Cleveland Cavaliers. Bet Clevelandē uz nākamo sezonu skatoties un visiem Clevelands līdzjutējiem sakot, ko viņi var sagaidīt no šitā. Viņiem nepaliek palielam tas, ko mēs redzam šobrīd.
Jādomā, viņiem redz šī šīs sezonas lielā maiņa nenostrādāja. Jo es domāju, viņi tikpat tālu varētu tikt arī, cik viņi tālu šobrīd ir tikuši arī ar to Dariju Garlandu, spēlējot nevis ar James Hardenu. Tā kāds Hardens viņiem tur tādu ekstra dimensiju nedeva, un viņš pat varbūt pat pēdējā spēlē atkal kaut kādi 11 punkti bija, kur lielākā daļa salasīt no soda līnijas, 2 metieni realizēt no spēles, 5 kļūdas. Atkal tāds pienesums tā kā komandai ļoti, ļoti minimāls. Un, labi, tur, teiksim, tie varbūt ir tādi izgriezumi, ja mēs šīs tās spēles nerādām visas, ja tiešraidē tur kaut kāds tur izgriezums, tu tur skaties. Viņš aizsardzībā nevar nospēlēt. Pēc tiem izgriezumiem, teiksim, tajās pirmās spēlēs izstījās jau, kad Cleveland vienkārši meklē. Viņš tīri labi spēlē. Viņš meklē tur viņu tā kā medī, aizsardzībā un situr caur viņu. Un, ar viņu nevar, pierādās tas beidzot, un viss ar viņu nevar vinēt. Un es domāju, viņa tāda, viņa, teiksim, tā laiks kā tādam nopietnam spēlētājam, pat kā papildinošam spēlētājam priekš uzvarošas komandas pie NBA viņš ir beidzies. Labi, bet Clevelandē idejas, ka tā Mičels paliks, Moblīs paliks, un skatījās ģenerāla menedžers domā, ko un kā viņš var sabūvēt ap tiem diviem spēlētājiem. Viņiem droši vien vajag kaut kādu trešo lielo klāt, lai viņi spētu par to nākamo soli un sasniegt finālu. Bet man liekas, lielais jautājums ir... Tas ir čempionu materiāls? Nē. Bet man ir jautājums atkal par Ņujorku. Ņujorka būs statisti finālā vai izrādīs pretestību vienalga, kas tā būs Oklahoma vai San Antonio? Statisti viņi nebūs. Es domāju, ka pirmkārt viņi komanda, tagad, kas spēlē ar tādu pārliecību, un viņiem tā pārliecība ir tikai un vienīgi. 10 brīvdienas pazaudēt pārliecību līdz fināliem. 10 brīvdienas. Kur tieši viņi pazaudēt? Kaut kur jau viņi nav patrenēsies beidzot. Skaidrs, ka kaut kādus viņiem tur off noteikti iedos, un es domāju, ka viņi ir pietiekami fiziski komanda, labi nokomplektēta. Teiksim, tāds undersize spēlētājs, viņiem ir tikai viens, Jēlens Bransons, bet tas arī nebeidz pārsteigt, kā viņš tik un tā ar saviem, 1,60 m var spēlēt un būt rezultatīvs. Pārējie visi, kā Hārts, Bridges, Anunobi, visur var mainīties, sekt vairākas pozīcijas. Karls Antonijs Towns, arī ir adekvāts sedzējs uzbrukumā. Protams, viņš arī ir tāds daudzdimensiāls spēlētājs, var spēlēt gan ar muguru, gan labu bumsvāku, gan piespēles, starp citu, dot un izplest laukumu. Tā kā Ņujorka ir ieroči. Un arī uz soliņa spēlētājs Šamets, man liekas, šobrīd ir iemetis šajā sērijā pret Cleveland. Viņš iemet 11 no 12 izmestiem tālmetieniem. 90%, kas NBA visu laiku labākais radītājs vienā sērijā, neviens ar tādu precizitāti nav metis. Ir viņiem garajā galā vēl rezervē Mičels Robinsons, kurš principā arī ir tāds sākuma centra kalibra spēlētājs. Tā kā ir viņam spēlētāji, ko likt pretī, es domāju, gan OKC, gan arī San Antonio. Lai nebūtu statisti vai uzvarēt, es tik un tā domāju, ka favorīti ir rietumnieki. Klausies, vēl man liekas, treneris. Nezinu, ir jāslavē, nav jāslavē, bet atceries, man liekas, ka cilvēki bija diezgan pārsteigti, tad, kad New York Tom Thibodeau atlaida. Jo likās, ka tā komanda paliek labāk, sasniedz otro kārtu austrumos, un treneris tika nomests. Paņemts Maiks Brauns vietā, un rekur uzreiz tiek sasniegts fināls. Man vismaz tas atgādina nedaudz Golden State Warriors, un tevis jau pieminēto 15. gadu, kad Marks Džeksons tika nomests un Steve's Kers paņemts vietā. Likās, kā komanda progresē, un tu pēkšņi treneri nomaini. Jā, bet tu progresē, bet kaut kādā brīdī, tu kaut kādā brīdī vienkārši sāc stagnēt, un tas sastāvs skaits, ka Ņujorkas tās ambīcijas, lai arī pēdējo reizi viņa finālā bija 1999. gadā, kas ir principā vēl iepriekšējā gadsimtā. Viņam tās ambīcijas vienmēr ir bijušas visaugstākās, un visi tie daudzie skaļie maiņu darījumi, kas ir sekojuši tur pirms tam, Carmelo, Antoniji, un te jau jādomā, es tagad domāju, kas mums tur vēl un vēl. Ja tur ir, viss kaut kas ir bijis, ja? Un kā viņi te finālā nav tikuši, tā viņi nav tikuši, tagad viņi beidzot ir, ja tā kā tas ir attaisnojis. Un interesanti, ka šajā sērijā abu komandu galvenie treneri savulaik bijuši Steve Kerr asistenti, gan Atkinsons, gan arī Brauns, tā kā ir sēdējuši plec pie pleca uz Golden State soliņu, tagad viens pret otru cīnās Austrum konferences finālā. Bet, kas man vēl tur pārsteidz vai nepārsteidz, ir tā NBA tas
Nu, ja mēs varam pa Eirolīgas kontekstā runāt, ka Atamans tur pārāk atklāti kritizē tos savus spēlētājus, ja? Kad mums tur jau vispār nav 4. numuru, ja tur mums tur šeit ir pretēji, atkal, es esmu tik lepns par saviem spēlētājiem. Tā kā grupa. ASV standarts. Jā. Es domāju, ko tu ļurini? Vai tad tu nerunā vispār, vai arī pasaki, mēs izklājāmies šeit, nospēlējām tā kā kauns skatīties, 40 punktus tu zaudē pēdējā spēlē savu skatītāju priekšā. Un tu esi 37. Un tu esi lepojies. Un tu esi klausies pārslēdz projām. Es nevarēju šito te. Tādu vienkārši tukšu ūdens liešanu kaut kādu. Tad tur viņi meistari. Kas viņi uzvāk? Tukšu ūdeni lief, fuj! Tu iemet 90, ielaic 130. Es lepojos ar saviem čaļiem. Mēs malači esam. Es domāju, ka viņš ir atlaists. Tas Atkinsons. Es domāju, ka viņi atlaidīs. Rietumi. Ejam uz rietumiem. Mēs iepriekš runājām par pirmo spēli San Antonio Spurs un Oklahoma City Thunder, kā tur Viktors Wembanyama nodominē 41 punkts, 24 rebound, viss skaisti, viss forši. Un taisam to bildu par to, ka viņam tur ir iekšējais vai ne, tur duels un ka viņam tur svarīgs tas un šīs vai ne. Kaut kur likums saka arī, ka nākamajā spēlē viņš neatkārtoja tos ciparus, vai ne? Tas tā kā loģiski, tu nevari ļaut 2 spēles pēc kārtas. Bet drusku kaut kur bija sajūta, ka Oklahoma tā kā diezgan pārliecinoši 2 spēles pēc kārtas paņem, un tad San Antonio ticība ir atpakaļ. 2-2 sērijā, un es personīgi, tas ir mans personīgais viedoklis un cerība, ka San Antonio būs finālā. Man liekas, ka New Yorka un Spurs finālā būtu skaistāk. Tas būtu tas pats 99. Gada fināls, kas bija, kad pēdējo reizi New York tur spēlēja. Jo vienkārši tā 4. spēle, pēdējā spēle ticības jautājums. Noturēt Oklahomu zem 90 punktiem. Cik viņiem 8-2 vispār bija iemest tikai. Jā. Tas tā kā, man NBA tas liekas tā kā, sausajā hokejā palika. Aptuveni, jā. Man par šo sēriju liekas, ka jo tā sērija tālāk, jo vairāk tāds neitrālās publikas viedoklis ir pret Oklahoma un tieši pret SGA. Jo pilns ar tiem klipiņiem, kā pret viņu tiek svilpt noteikumu pārkāpumu, kur viņš nokrīt bez kontakta. Viņš tā pamazām kļūst par, liekas, nīstamāko spēlētāju līgā, kamēr Vembijs tādam neitrālam skatītājiem būs kļūst par mīlētāko spēlētāju. Man liekas, tur starp citu bija viens Twitterī, jau kā tagad jau cik gadus viņi sauc pa X, tur bija tāds izvilks, amerikāņu apskatnieks bija izvilks pat tādu statistiku procentuāli. Bija paņemts konferenču finālistu rezultīvākie spēlētāji. Tad SGA, Bransons, kas bija no Mičels un Wembanyama. Cik metienos procentuāli no izpildītiem metieniem viņi nokrīt uz grīdas, izpildot metienu. Un tur bija pat izvilkt tāds statistikas metienos, kuros ir fiksēts noteikuma pārkāpums. SGA 40% metienu, kuros pret viņi noteikuma pārkāpums, viņš nokrīt uz grīdas. Mičelam ar to Bransonu bija līdzīgi kaut kā 12, kaut kas ap tajās robežās procentos. Metienos, kuros nav pret viņu bijis pārkāpums, 17% metienu SGA ir uz grīdas. Salīdzinājumam Wembanyamam bija 1%. Tā kā viņš ir ar visu to, ka viņš ir visgarākais. Tā kā viņš krīt kā blāģis, jā. Bet viņš ir visstabilāk stāv jau uz kājām. Un tā kā te jau bija tajā pēdējā spēlē, katru reizi, kad tas SGA saņēma bumbu, viss tā San Antonio arēna bļauj floppers. Vienkārši flopper. Tas ir briesmīgi. Fiziķiem un zinātniekiem tā kā būs ko pētīt, kā tas notiek. Fiziķiem, zinātniekiem, psihoterapeitiem un arī statistiķiem. Bet es domāju, ka tieši jādomā par to, ir jādod kaut kāds sots, par to, ka tu vienkārši bez kontakta krīti uz grīdas tur, nezinu. Es nezinu, bet kā tu to sodīsi? Tehniskā piezīme. Teorētiski ir par tēlošanu. Bet tad arī sākat svilpt tās tēlošanas. Kā tu izmet tur tās kājas, nokrīt uz zemes? Tāds, zin kā. Tas noturējās kājās. Ne jau. Tas ir retie 60%, kuros viņš noturējās kājās. Tā kā, bet fināls Rietumu konferencē, tāds fināls cienīgs. Un es saku, katru reizi, kad es pa viņu to finālu runāju, man liekas, šīs 2 komandas tiešām vēl tādas, kurām ir spilgta nākotne, izdodas noturēt to kodolu. Skaidrs, ka visu ne, bet vismaz to lielāko daļu, 2-3 gadi, tās ir tās komandas, kas nosaka toni Nacionālā basketbola asociācijā. No nākamajiem 5 tituliem 4 ir šīm 2 komandām. Tas ir tāds mans minējums. Tu gribi iet uz to, ja?
ka no nākamajiem 5 tituliem 4 ir... Nu, ja tur ja nav kaut kāds traumas, season ending, kaut kādas tur traumas, jā, jo abas divas ir ļoti jaunas, un es pat teiktu, ka man pat kaut kāds tie griesti, pat lielāki, manuprāt, ir San Antonio komandai. Es domāju, ka New York labāk finālā gribētu redzēt Oklahoma. Favorīti New York nebūs nevienā. Viņā Vembija netiks galā. Nu, tā šķiet, ka New York teorētiski varētu sevi iestāstīt un tā kā izdomāt to schēmu, kā mēs pret Oklahoma varam veiksmīgi spēlēt. Tur ir visi cilvēki pretī. Nu. Tu vari atrast katram, kurš ar ko mēģina darīt. Jo šitien viens ir no viņam citas planētas. Viņš nokāps ar citiem parametriņiem, ja? Ai. Bet, šito sērijas saka San Antonio beigās paņem. Okay, es ceru, ka tev, es arī lieku San Antonio. Man liekas, ka pirms mēs runājām, es prognozēju, ka 6-4. Viņiem tagad ir jāizbrauc uz OKC San Antonio, jānozog spēli tur, un pēc tam jāpieliek punkts 6. spēlē savā laukumā. Ja aizies uz 7 mačiem, tad OKC savā laukumā var arī... Rekā. Manā prognozē mēs 7 spēles prognozēja Austrumfinālā. Tā kā, neklausties, ko es te saku. Ok, paliksim. Tikai atlikt tā kā Kasparam ar cigāru pateikt un tādas lietas. Ejam uz jautājumu sadaļu. Mums ir atsūtīti diezgan daudz jautājumu. Mums ir diezgan daudz laika pagājis patiesībā. Mēs iepriekš runājām, ka mums te epizodes ir gan jau līdz pusstundā. Salīdzinoši reti tiekam iekšā, gribam aizsēdēt. Noslēdzošo reizi, vai kā saka, visu var izdarīt. Paliek karsmās, ka džempers jāvāk nost. Tu to var izdarīt arī. Liekam virsū jautājums. Es nezinu, kādā secībā mums te ir sagas. Šis ir labs jautājums. No skatītājiem, starp cik mēs arī izvēlēsimies, kurš tad ir tas labākais jautājums. Balvas no GO3. Tādēļ, kurš savā pīķa vecumā un formā, un es gribēšu dzirdēt, kurš ir jūs pīķa vecums un pīķa forma, uzvarētu 1-1 mačā Dvīnskis vai Jonāts? Es pateikšu priekšā. Prāmnieks. Gadsimta joks. Labi, Džeki, pīķa forma, kad jums ir bijis un vecums? Es domāju, ka uz šo jautājumu atbildi ir Jonāts, bet tāpēc, ka viņa pīķa forma visticamāk ir kaut kā 22, 23 gadi. Tā kā viņam mati bija šī gari, ja? Mati bija garāk. Tas loģiski. Nē, tad man vispār nebija. Tā kā Reinikam reklāmās ir. Tad man bija Kristiāna Dilāna frizūra. Man ir starp citu viena tāda fotografija saglabājusies no viena basketbola apskata. Es esmu vienīgais pie šī galda, kam mati nav bijuši līdz plecēm nekad dzīves laikā, ja? Man ir bijuši. Man arī ir bijuši, jā. Varbūt pēdējais brīdis. Vienreiz dzīvē tas ir jāizdara. Jā, jau drīz. Otru iespēju var nepienākt. Nē, vienkārši. Man liekas, ka Gunčam tā pīķa forma bija, es teiktu, es nezinu, 21, 22, 23, tad, kad policijas basketbola klubu soda laukumā viņš saimniekoja. Un viņš vienu brīdī pēc vidējas slam dunk spēlē LBL bija ielauzies top 5. Jā, bet es jau to teicu, toreiz varēja slam dunks? Top 5? Ar 5 dunkiem sezonā varēja tikt 5. 0,25 vidēja spēlē. Jā, bet... Un vienkārši man pīķa forma bija 16 gados. Un 16-gadīgs es pret 23 gadīgu 16-gadīgs Dvīnskis vinēt 16-gadīgi. Jonāni visticamāk nospiesta postā. Okay. Bet es teiktu, kā man šobrīd 46, es vēl ir vienas pīķa formā. Tev ir 46? Jā. Ej, tu nost. Un tas nav par kājas izmēru. Bet sakrīt, šobrīd sakrīt kājas izmēru. Bet tagad pēc ja mēs tagad spēlētu, šodien 1-1, tagad man tāds labs mirklis, es uz pāris kilogramus kalnos nometis. Liekas, ka tu varētu uzliekt. Man liekas, ka es varētu. Čutiņā ātrāk. Cenīgais Gunčs var trenējās labā formā. Viņš baigās. Bet atbildi šo jautājumu ir Gunčs. Katrs savā pīķī. Tā kā mums tie pīķi atšķirās, tad No KD, GJ, ok. Nākamais jautājums. Vai pēc atlaišanas no VF Gulbis, tas ir treneris Mārtiņš Gulbis, pagājušajā nedēļā viņš bija GO3 punktniekā. Vienu nedēļu pa vēlu. Bet viņu atlaid vai viņam līgums? Es tieši domāju, ka viņam nav līguma pagarināšana, jo ir vienkārši apstiprināts jauns galvenais treneris VFam. Ārzemēs, Gulbis ārzemēs, tas ir kaimiņu valstīs, būs vajadzīgs. Gulbis būs vajadzīgs ārzemēs. Mēs varam teikt, ka būtu vajadzīgs, bet vai viņi to sapratīs? Es domāju, ka jā, Gulbis noteikti, ja viņš grib, viņš var atrast sev vietu, kur trenēt. Jā, viņam galā CV ir, viņš ļoti agri ir sācis strādāt kā treneris, un tā viņa darba ētika arī, attiecīgajā sfērā ir labi zinām. Es lieliski saprotu. Arī komentējot viņam darba ētika, ir īstā. Visaugstākajā līmenī.
Un tādi speciālisti noteikti ir vajadzīgi, bet arī kāds ir tas līmenis. Tur jau arī ir jāstāsta, nezinu, Mārtiņam piedāvātu, Mārtiņ, vai tu gribi strādāt Tallinas Kalev par asistentu? Droši, ka nē. Latvijas-Igaunijas līgas galvenais treneris. Mierīgi? Latvijas-Igaunijas līgas, bet tur jau mums jau šobrīd labi, mēs Lietuvas basketbolā. Lietuvas basketbolā, es domāju, man liekas, ka Lēši baigi, tā neviņi pa savējiem baigi. Rītas vieta atbrīvojās. Jā, bet pēc 4. fināla fiasko ir Rītas. Viņi neņems Rītas, visticamāk, atlaiž Rītas Čempionu līgas uzvarētāju un neņems treneri, kurš nav tā kā grupā ticis ārā. Es domāju, ka redzēs, tad pasakosim līdz. Vēl nav ziņas īstenībā, kur Mārtiņš, ko viņš darīs nākamgad un kā. Šobrīd es domāju, ka varbūt šis nav pats labākais, teiksim, moments pēc tādas sezonas. Teiksim, pēc iepriekšējās sezonas jau būtu varbūt savādāk. Vienu sezonu tu vinnēji visu, ko var vinnēt, un nākamā sezonā neko nevinnēji. Ja ir kāds klubs, kas tā kā tic tam, ka ar treneru Gulbu daudz ko var sasniegt, tad ja treneris Gulbs būtu akcijas, tad šitais, protams, būtu tas mirklis, ka tu buy low. Droši vien viņi tā tirgus vērtība pēc neveiksmīgas sezonas kopā ar VF varētu būt zemākā kāda, ja kad nākotnē būtu vispār iespējama. Bet tīri tikai pēc tās darba ētikas un arī pēc tās CV, kas ir pietiekami iespaidīgs viņa vecumam, noteikti viņš katrā ziņā, es neticu, ka viņš noslēdz savu treneru karjeru. Ejam tālāk. Nākamais jautājums. Lūdzu, studijā. Liekam iekšā. Tā, ja VF nākamā sezona būs lielāks budžets, vai tiešām nevajadzētu mēģināt piesaistīt kvalitatīvākus latviešu spēlētājus? Es saku, ka jā, protams. Cik lielāks budžets, tā ir atkrīt kāda spēlētāja. Un cik kvalitatīvāks latviešu spēlētājs? Es domāju, ka tas ir jebkura Latvijas komanda gribētu un grib iesaistīt vislabākos pieejamos latviešu spēlētājs. Protams, jo tas ir brands uzreiz. Bet vienkārši ir tā realitāte, teiksim, to spēlētāju tirgus kaut kādu vērtību. Jā, vai tu viņus var atļauties? Nē, tā kā loģiski, visi grib uz priekšu iet. Es domāju, ka viņi visus, kurus viņi varēja dabūt, visticamāk pat tādu naudu, kādu viņi bija gatavi maksāt. Visi ir dabūjuši. Kas atbilst šajā sarakstā, ja VF, mēs iedomāsimies nākamo sezonu turpin spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā? Kurš ir tas latviešu spēlētājs? Kurš ir, kas mums ir 1000 kilometru radiusā pieejami cilvēki? Polijā mums ir kaut kas? Nē, Polijā mums ir. Jā, bet tur vienkārši bet vai tas tam latviešu spēlētājam Latvijas-Igaunijas līga Polija vai Latvijas-Igaunijas līga? Tad vajadzīgs ir cits čempionāts, mēs jau runājam. Ja spēlēt Lietuvas čempionātā, piemēram, VFs, kas, protams, mēs te filozofējam, bet teorētiski tas būtu lielāks ārķīts. Viens ir Lietuvas čempionāts un vēl starptautiskie mači. Tad varbūt tos kaut kāds Lietuvas līgā spēlējošos leģionārus, kas spēlē Eirokausā. Ja Neptūnus visādas. Jā, visādas Neptūnus tu varētu mēģināt uzrunāt, bet tad ir atkal pat cik lielāks tev ir budžets un vai tu tiešām viņus var atļauties un ko pēc tam viņiem noliks blakus. Dārgs prieks, bet latvietis un ārzemnieks, cik ļoti liela ir cenas atšķirība plus minus līdzvērtīgam spēlētājiem. Mājās spēlēšana vienmēr ir kārdinoša kaut kādā ziņā, kuram spēlētājiem, bet vai tu vari par līdzvērtīgu summu atrast tādu pašu ārzemnieku? Jo ārzemnieku brauc diezgan daudz. Tu noteikti var atrast ārzemnieku un visticamāk par tādu pašu summu teorētiski tu var atrast labāku ārzemnieku. No kvantitātes viedokļa vien, jā. Man vienkārši ļoti labs jautājums. Man ir žēl, ka nepačukstēja priekšā mājas darbi, jo būtu bijis interesanti tā padomāt. Jo man vienkārši liekas, nav tāda spēlētāja. Es nevaru uz sitienu izdomāt nevienu latviešu basketbolistu, kurš tam atbilst. Kurš ir augstāks klases spēlētājs nekā, piemēram, bija šajā sezonā, un kurš pats tā kā gribētu uz VF, un man no malas liktos, tas ir labs solis tev karjerā. Es saku, man liekas, ka tur ir tāds aspekts jāstāsta, piemēram, spēlētāja vecums. Piemēram, kaut kāds tāds jaunāks spēlētājs, kam ir, teiksim, tāda augšupejoša kaut kāda trajektorija. Tu nevari. Tad tev varbūt jāstāsta uz tādiem spēlētājiem, kuriem jau tagad ir kaut kādi 32, 33,
kuriem varbūt ir kaut kādi 5-gadīgi, 6-gadīgi bērni, kuri sāk domāt, kur viņus laist skolā, un tad viņi ir gatavi varbūt braukt atpakaļ uz Latviju, tos pēdējos 3 gadus nospēlēt šeit un tā. Ir ģimene pirmajā vietā. Jā. Tas, tur jau ieslēdzās, jo tas ar to basketbolu jau viss nebeidzās. Ir tiem spēlētājiem, taču ir arī dzīves tādas. Nav, mēs jau neesam, nav tev tāds kaut kas, ko baigi piedāvāt, lai tie spēlētāji te skriet un rautos. Domāju, kamēr tu vēl domā par to savu karjeras attīstību, un es tādā pīķī, kurā gadījumā, es domāju, kaut vai Polijā spēlē, tev ir vietējais čempionāts tāds pilnvērtīgāks, un kaut kādā, ja tu vēl startautiski kaut kur startē var nopelnīt naudu, grūti te ir piedāvāt kaut ko labāk. Man liekas, Ralfs Plēnis baigi labi pateica, ka tik zemā punktā, kā Latvijas profesionālajie basketbola klubi ir šobrīd. Nav bijis. Šajā gadsimtā nav bijis. Zelta laiki, BBLs. Es gribētu tos laikus atpakaļ. Nākamais jautājums, lūdzu, studijā. Ja pareizi zinu, tad jābūt diezgan īstim. Īs jautājums, gara atbildi. Kā tu izskap gāja Everestā? Gāja ar kājām, kā dzirdat, esmu atvedis atpakaļ kumbu klepu. Baigi labā štēle. Kas ir kumbu? Mums ir jāuztraucās? Kumbu ir ledājs, kas ir no bāzes nometnes uz augšu. Tagad tu sāc iet, to sauc par kumbu reģionu. Un tur vienkārši, ja vējš uzpūš stiprāks, tad ir diezgan spēcīgi putekļi, un tu vari veiksmīgi nenoķert mirkli, kad tev tie putekļi ir jau sagājuši visur iekšā. Tu uzpūri nelikt to? Līku it kā pat tīri cītīgi, bet kaut kā esmu atvedis to klepu arī uz mājām. Bet gāja ar kājām. Nice. Bija forši. Katrā ziņā, ja man kāds prasa, visiem iesaku Everest bāzes nometnes taku, vai es ietu vēl vienreiz? Pilnīgi noteikti ne. Gāja diezgan grūti. Rudenī ārpus zonas sezonā varēsiet paskatīties. Dabūja to augstumu bišķiņu, galvas sāpes un sliktumiņu. Sliktums, pabaudīja. Galvas sāpes, apetītes pazušana. Lielisks atvaļinājums. Labākais veids, kā pavadīt. Kā strūns ar visiem balīm. Nepāls virtuvkā. Es biju ļoti atbildīgs. Sasniedzot 3400 metru augstumu virs jūras līmeņa. Šķiet arī gavēni. Ne gavēni, bet es no gaļas atteicos. Es Kinda. neriskēju gaļu ēst. Es darīju visus tips un triks izmantoju, lai es nesaķertu augstumu metru slimību. Kaut ko laikam ne tā izdarīju. Kā pa tiltiem patiks tagad? Fantastiski, ja? Ne, beigās es tā kā pat pieradu un jau bija nedaudz tā kā patīkams. Tieši bija vienalga, tu domāji, ja man ir jāaiziet tagad, tad es aiziešu. Naudas pārti. Jā. Jo, ja man no kaut kā ir paniskas bailes, tas ir augstums. Un tur ir viens tāds ļoti konkrēts tilts. Edmunda Hillary tilts. 135 metru augstumā un 150 metru garumā. Kosmos. Ārprāts. Tur es gāju ar vienu. Kādu ēzeli vai jāku pats ar Jā. Uz tiltu, paldies Dievam, man nebija jāizmainīt. Tu domā, uz tiltu vai izmainīt? Nē. Es ļoti apzināti gaidīju, lai visi ēzeļi un jaki šķērso tiltu, un tikai tad es metos uz viņu virsū. Četrāps. Kā ēzelis. Bet es principā to lielo tiltu šķērsoju ar vienu roku ieķēries margā, kas ir visi ar drātīm. Man vēl te bišķiņ rāci ir palikuši uz pirkstiem no tām margām, un ar otru roku es biju ieķēries šarpā. Šerpas mugursomā un tad tādā puspietupienā uz priekšu tepelē. Es ceru, ka mēs to redzēsim. Jā, es arī. Jā, jo operators man bija tieši priekšā un filmē ar ņirdzošu seju manas paniskās bailes. Bet patiešām pasākums ļoti labs. Pasākums ļoti labs. Jā, cīnījos, nebija viegli, bija skaisti, bija emocionāli. Būs visu uz ūsiņu. Un aiziet. Tu arī gribi atbildēt, kādu Vinskim gāja Everestā? Negribu atbildēt. Šis jautājums visiem bija. Visu jau kas pats, visu jau pateica. Mazums. Labi, laižam tālāk. Būs vēl viens jautājums. Cik liela ir iespējamība? Puik daudz pa vefu? Kas te kāds? Kurš te ir to sarakstījis? Gulbis to sarakstījis. Cik liela iespējamība, ka VF iespējamais jaunais starptautiskais investors būtu gatavs ieguldīt NBA prasīto 5 miljonu naudas iemaksas paketi, un Rīgā ir NBA Europe. Pie nosacījuma, ka vispār tāds būs. Basketbola bumbiņa. Daudz punkts. Man liekas, ja es esmu pareizi sapratis, tad, kad Edgars Jaunops runā par NBA Europe, viņš nedomā ne tikai to potenciālo pirmo līgu, kas varētu būt, bet ka tur ir tā kā hierarhija, un ir arī tās otrās raudas turnīrs, un man liekas, tas ir tas, uz ko Vefiņš teorētiski varētu raudzīties, jo diezin vai kāds ārvalstu investors būtu gatavs ieguldīt tos 500 miljonus par to licenci, kas
It kā, pēc pēdējās informācijas, laikam, tas ir tas, kas tika prasīts. Nebūtu ne ārvalstu investors, ne arī pašiem NBA būtu baigi interesanti, ja Rīgā būtu tā viena no bāzes komandām. Rīga nebija starp nosauktajām pilsētām, ko NBA vēlētos redzēt šajā projektā. Kas to būtu iedomājies, vai ne? Mēs te gribam Eirolīgas Final Four dabūt, nevis NBA. Kādu Eirolīgas Final Four? Es domāju, īsa atbildi ir ļoti maz iespēja, nekādas iespējas. Nav tādas iespējas, bet es domāju, jābeidz fantazēt par to, ka te Rīgā būs NBA Eiropas kaut kāda komanda. Es domāju, kamēr nebūs tas NBA Eiropa vispār sācies, kamēr es neredzēšu pirmo spēli, to NBA Eiropu, es viņam tā līdz galam neticēšu, Man liekas, ka mēs jau toreiz, ka Raimonds, bija, mēs jau par to runājām, neizklausās tā, ka tas ir. Tur bija baigi sarežģīti, kad viņš stāstīja, man liekas. Tas, ka te visi kaut kā, ne visi, bet daudz te kaut ko arī, kaut vai tās pašas Eirolīgas kontekstā, ka kāds te kaut ko fantazē, ka kādreiz Rīgā varētu būt Eirolīgas komanda. Mums ir Baltijas reģionā ir viena Eirolīgas komanda. Nē, bet tev ir ceļš caur Eirokaus. Tu taču varētu mēģināt tur tikt iekšā. Teorētiski, taču tu vari. Teorētiski piesošās sistēmas, tikai mums nav nevienas komandas. Tev nav jāpie tās sistēmas. Tas nav nereāli, ja mēs ejam tā. Tad jau, kāpēc lietuvieši to nav izdarījuši tādā ziņā, teiksim, otro, tad jau viņi arī varētu rekt caur kaut kādu tur Žalgirimā licenci. Bet Champions League taču ir vērtīgāk. Es domāju, ka tas jau nav tā, ejam vinnēt tagad, ejam vispār tiec līdz turiem. Mums labākā Latvijas komanda nav no Champions League grupas tikus ārā entos gadus. Latvijā bāzētā komanda bija salīdzinoši tuvu, lai tiktu līdz Eirolīgas. Tas bija pirms pāris sezonām. Jā, pusfināls. Nezinu, bet es domāju, Eirolīgai nav vajadzīga vēl viena komanda 200 km attālumā no bet viņiem vajag. Viņi domā, ka nevajag, bet īstenībā viņiem vajag. Tas ir citādāk uzreiz. Labi, ejam uz nākamo jautājumu. Mums ir vēl viens, un man uzreiz ir atbildi. Kuram no Latvijas basketbolistiem vajadzētu pēc karjeras iemēģināt komentētāju apskatnieku lomu? Es uzreiz pateikšu manu versiju. Rihards Lomašs. Ticiet man, mēs visi to gribam, mēs visi to esam pelnījuši, un arī skatītājs to ir. Palēlevičs jau pamazām jau nāk studijā. Bet tas varētu būt tiešām entertainment, pēc pilnas programmas. Ja man tā godīgi vēl jāatbild, teiksim, tādu lielu basketbolu pienesumu, kas droši vien varētu būt tāds skaidrojošais darbs. Visockas Rubens. Bet viņš ir treneris. Bet viņš varētu kā komentētājs, domāju, arī, kā saka, Tantē Bauskā pastāstīt, kā uzvarēt. Ja man būtu jāmin, es mirētu, ka nākamais būtu Dairis, kas to pamēģina. Viņš noteikti, jā. Es arī viņu redzu. Runā lieliski. Brāļi Bērtāni kopumā varētu to darīt. Jā, Dāvis, viņu tiesnešiem daudz runā un tā kā viņam runāt patīk. Jā. Bet, nezinu. Zini kā, īstenībā es esmu pāris epizodes tur dzirdējis, ka podkastos viesojās Rolands Freimans. Viņš ir interesanti runā par basketbolu. Labi liek teikums kopā, tāds interesants. Viņš arī pasaka. Rīgas pilsētas Pļaunēku ģimnāzijā skolojos. Jā, viņš arī nekautrējās, teiksim, kaut kāds varbūt tāda nepopulāra viedokļa. Tā, kā ir, tā saka. Tā. Kā redz? Tā kā... Freims, jā, es balsoju par Freimu. Jā. Okay. Jā. Freimu Latvijas basketbola draugi ir... Cik viņam gadu tic tev? Gadu vecāks. 88. Okay. Arī 46 tāds sanāk. Bet es nezinu, viņš nākams. Mums ir vēl kāds kandidāts? Principā jau, zin kā, iedot pamēģināt jau jebkuram, kurš grib, man liekas. Tas būtu lieliski. Galvenais, lai tas cilvēks, šajā gadījumā esošais, bijušais basketbolists grib to darīt. Piemēram, es salīdzināšu vienkārši ar hokeju. Edgars Masēsks nebija paigi runātīgs cilvēks karjeras laikā, bet pasties, kas pa komentētā sanāca. Tas gan. Podcastu vadītāji galā. Jūs viņus labi uztrenējuši. Gada žurnālists topošais tic, tu man. Ko nopietni? Bet tev jābūt žurnālistam. Komentētājs arī ir žurnālists. Šito tēmu nevajadzēja sākt. Rakstiet komentāros, kas jūs prāt, kurš varētu būt arī tas basketbolists. Es pat teiktu arī treneris. Droši var treneri ierakstīt arī, bet pamatā vajadzētu basketbolists, kurš varētu kļūt pēc karjeras beigām par lielisku komentētāju apskatnieku un mūsu kolēģi. Bet mums, cienītie, ir jāizvēlās viens no šiem jautājumiem. Kurš bija labākais šajā reizē? Mēs viņam iedosim balvas no kaut 3. Man ir favorīts. Mans favorīts bija par latviešu spēlētājiem, kas varētu pievienoties VEFam labāku līmeņu. Tur es patiešām tā kā aizdomājos, man likās, ka nav.
Tas bija tas, kas man patika. Man atkal Dvīnskis pret Jonānu. Kā, tas tāds pišķi provokatīvs. Tas man arī top. Man arī viens pret viens tas Dvīnskis tā neiedomājas uzreiz. Es pat neapvainojos, ka man neielikt tajā sarakstā iekšā, jo es savā prēmā jau, kā saka. Mēs trīnīši vēl ar vienas prēmā. Bet rekvītals tad dodam nulīt. Tas ir 1% no tālās distances. Jā, tas tā kā viņa prēmā starp citu. Prēmā stabili stati īstenībā. Ļoti stabili stati. Dodam. One-on-one. Primes. Kā sauc to? Man nav atsūtīts šeit. Bet nekas, mēs sazināsimies. Mēs sazināsimies. Tu neuztraucies. Viss ir kārtībā. Pats uzrakstīja to jautājumu? Nē. Okay. Es arī pats iebalsoju iekšā, es pats būtu uztaisījis. Noslēdzošā epizode. Sezona mums ir galā. Podkāsta sezona. Basīša sezona vēl turpinās. Jā. Paldies, ka tu aplēji gan arī man datoru. Normāli. Tātad, Basīša sezona turpinās. NBA konferenču fināli. NBA lielais fināls. Vasarā ACB. Viņai iestiep parasti līdz jūlijam bieži vien to sezonu. Līdz Jāņiem stabili. Un gal galā jau pēc Jāņiem jau jāsāk gatavoties Latvijas izlases spēlēm. Tās ir vasarā. Gan pārbaudas spēles, gan kvalifikācijas spēles. Tā kā treneri Gailīša debija kā galvenajam trenerim pie Latvijas izlases stūres, lai gan viņš spēli ir vadījis. Viņš ir vadījis, jā, bet viņš skaties, kā asistents. Mēs varēsim to putnu balli beidzot visu redzēt. Putnu balli. Gailīts, Gulbis, Rubenis. Es jūtu, ka mums vajadzēja kādu dziesmiņu atskaņot pamazām. Jā, tas būs lielisks laiks. Cik gara būs mūsu pauze? Sēkojiet līdz GO3 sociālo kontiem. Mēs paziņosim. Mēs būsim atpakaļ. Agrāk vai vēlāk. Lai jums izdevusies diena, vakars, rīts. Nezinu, kad rīts. Kad jūs klausāties, bet... Sākat dienu pareizi. Jā, sākat dienu pareizi, lai viss izdodas. Čau, čau!